Vasaļa ir pagājis vesels gads, kopš manā īpašumā ir Tesla. Esmu nobraucis aptuveni 27 000. Šajā video es veikšu nelielu atskatu par to, ar ko es saskāros šajā gada laikā, par to, kas patīk, par to, kas nepatīk, un par manā skatījumā vienu no lielākajiem Tesla Model 3 trūkumiem. Ko nācās remontēt, nomainīt šī gada laikā? Pirmā lieta, ar ko nācās nodarboties, tas ir nomainīt Teslas akumulātoru. Iestājoties ziemai, viņš vienā jaukā dienā pārstāja turēt uzlādi. Galvenā atšķirība – Tesla ir vajadzība pēc diezgan specifiskā akumulātora. Publiskajos rezerves daļu veikalos tas nebūtu nav pieejams. Meklējot akumulātoru, saskāros gan lielu cenu starpību. Piedāvāja Latvijas uzņēmumi, kas specializējas elektroauto remontos, salīdzinot ar pašu Tesla servisu Lietuvā. Latvijas uzņēmumi grib nopelnīt, viens otrs uzņēmums par akumulātoru prasīja 320 eiro. Savukārt Tesla servis akumulators 165 eiro. Nākošā bija problēmas ar lēno uzlādi. Uzlāde notika, bet tā notika uz 12 voltu akumulātoru rēķina. Lādējam lielo bateriju, 12 voltu akumulators tiek izlādēts pilnībā. Pieteicu remontu Tesla servisā. Viss notika caur aplikāciju. Cilvēku iesaiste bija minimāla. Laba pieredze. Gribētu, lai visos servisos tā būtu. Servisā pabija 5 stundas un tika saremontēti kontaktori, kas atbild par 12 voltu akumulātoru uzlādi, tad, kad lādējas baterija. Nākošais, kas notika ziemā un kā remontu es atliku, to es varēju izdarīt pats, gaidīju siltāku laiku, tas ir pārstāja strādāt parkošanās sensori. Līdz ar to parkoties vajadzēja pēc sajūtām. Sensora nomaiņu veicu pats, tur nebija nekādu lielu problēmu. Atrast sensoru atbilstošā krāsā un veikt nomaiņu. Sensors man izmaksāja 39 eiro, nomaiņa veltīt kādus minūtes 15. Nācās mainīt šo sensoru un viss atkal sāka darboties pareizi. Par patēriņu. Vasarā patēriņš aptuveni 13 līdz 15 kWh uz 100 km. Ziemā tas, protams, pieauga aptuveni pār 30%. Ja vasarā līdz Rīgai braucot, man pietika aptuveni 50% no baterijas uzlādes. Ziemā, braucot konkrēti pie mīnus 29 grādiem, man bija nepieciešami aptuveni 80% no baterijas. Par uzlādes izmaksām. Apskatot pēdējā mēneša rēķinu, man sanāk vidējā kilovatstundas cena ir 15,5 centi. Un jāapskata maija mēneša vidējo patēriņu, kas ir 14,38 kilovatstundas uz 100 kilometriem. Sareizinot. Sanāk aptuveni 2,23 eiro uz 100 km. Par mašīnas plusiem un mīnusiem. Sāksim ar uzlādi. Viens no ļoti lieliem plusiem ir tas, ka es varu norādīt mašīnai, kad viņai lādēties un kad viņai nelādēties. Tādā veidā es izmantoju un lādēju ar iespējams vislētāko elektrību. Nākošais moments viena interesanta ekstra, kas mani fascinē, tas ir, ka es varu vienkārši mašīnā iesaisties un sākt braukt. Nospiedu bremzes pedāli, ieliku draivā un braucu. Man nevajag veikt kaut kādas tur papildus darbības, spiest pogas, vēl kaut ko darīt. Mašīna ir tāda, kāda tai jābūt. Cilvēks atnāca, apsēdās un viņš brauc. Mašīna atceras visus stādījumus, visas manas preferences. Man vairāk kārt ir jautājuši, vai tas netraucē, ka
ekrāns ir auto pa vidu. Tas netraucē. Reāli man ir vajadzīga tikai kreisā augšējā daļa, kur es redzu automašīnas ātrumu. Karti es saredzu bez lielām problēmām. Karte ir pieraduma jautājums. Pats galvenais ir ātrums un vairāk nekas. Lielākoties braucot, nav vajadzības ķerties pie ekrāna, kaut ko tur spaidīt. Man pilnīgi pietiek ar to, kas ir stūres un pie stūres. No vienas puses var teikt, ka mašīna ir neinteresanta. Tagad pāriesim pie tā, kas man reāli nepatīk mašīnā un kas traucē. Sāksim ar vienkāršāko, lai gan tiek stāstīts, ka mašīna visus uzstādījumus atceras. Diemžēl tā nav. Viens no momentiem, kas nedaudz kaitina, tā ir klimata kontrole. Es, piemēram, atslēdzu kondicionieri un uz laiku atslēdzu vispār klimatu. Tad ieslēdzot, piemēram, vienkārši gribot ieslēgt ventilatoru, man automātiski ieslēdzas kondicionieris. Viena no vislielākām lietām, kas mani kaitina, tas ir navigācija. Pat par sevi navigācija kā tāda daudz maz normāli, bet tā kā navigācija ir sasaistīta arī ar autostūrēšanu, kas ievēro arī ceļa ātruma ierobežojumus. Tad mašīna pati no sevis, laikam ņemot kartē esošos datus, mēdz samazināt ātrumus, tur, kur nav nekādu zīmju. Mēdz noteikt, ka ierobežojušais ātrums ir lielāks. Ir problēmas, piemēram, pārbraucot krustojumus. Ja pirms krustojuma, piemēram, ir zīme 70, tad pēc krustojuma mums tās ierobežojums tiek atcelts un mums jābrauc ar 90 km/h. Bet vairumā gadījumu mašīna turpina braukt ar 70 km/h. Ir arī tādi posmi, kur karte nosaka, ka, piemēram, 100 metrus ir 90, labi, ne 100, bet 500 metri ir 90 km/h, tad 500 metri 50 km/h, tad atkal 90 km/h. Un tas neļauj pilnvērtīgi izmantot autostīru funkciju. Moments, kas neteiksim, ka ļoti stipri kaitina, bet nedaudz kaitina, tas ir automātiskā tuvo tālo gaismu pārslēgšana. Pārslēgšana uz tuvajām gaismām ir diezgan kvalitatīva, tad pārslēgšana uz tālajām notiek ar nepatīkamu ilgu aizturi. Aizturi ir kaut kur 2 sekundes. Tas nedaudz kaitina. Kādas problēmas ir braucot ar auto ikdienā, vai ir problēmas ar uzlādes vietu meklēšanu, ar uzlādi un tā tālāk. Ja mēs braucam ikdienā, darbs, mājas, plus vēl veikali, nelieli izbraukumi, tad tur nav nekādu problēmu. Mēs braucam ar to, ko mēs esam uzlādējuši mājās. Un katru rītu, var teikt, ja ir vēlēšanās, mašīna ir atkal uzlādēta un mums nav jāapmeklē kaut kādas uzlādes vietas, braucot ikdienas lietās. Ja runājam par kādu garāku ceļa posmu, tad tas ir atkarīgs no baterijas lieluma. Šai mašīnai ir pietiekoši liela baterija, lai varētu aizbraukt vasarā līdz Rīgai un atpakaļ. Tās pašas izmaksas, piemēram, vajadzēja braukt uz Bausku, tas ir 300 km. Es tās veicu ar vienu uzlādi pirms izbraukšanas mājās. Braucot uz Rīgu, ziemā ir nedaudz jāpalādējas, bet vietu ir pietiekoši un neilgst ļoti ilgi. Tas aizņem burtiski minūtes 15-20, un tu zini, ka tu atbrauksi uz mājām un tev būs lētā lādēšana. Pēc Polijas apmeklēšanas, kur elektrības cena uzlādes stacijās bija sākot no 60 eiro centiem līdz aptuveni 1 eiro, es veicu aprēķinus,
Kad tad man kļūst neizdevīgi braukt ar elektroauto tieši patēriņa ziņā. Un tas sastādīja man 58 centi uz kilovatstundu. Ja cena ir lielāka, tad, protams, nosacīti neizdevīgi braukt. Bet ņemot vērā visas pārējās izmaksas, kas man atkrīt, dzinēja apkope, papildus visas tās izmaksas, kas saistītas ar dzinēja apkopi, tad man sanāk braukt ar elektroauto ir izdevīgāk nekā ar iekšdedzes dzinēju. Un tagad par Tesla Model 3 vislielāko mīnusu. Tas ir bagāžnieks. Tesla ir sedans. Iekšā vietas tā kā daudz, bet ielikt kaut ko lielāku, piemēram, kafijas automātu, lielas grūtības. Vispār nav iespējams. Tā kā iepriekš esmu braukājis ar universāliem vai hatchbackiem, šis variants man neliekas diezko praktisks. Es labprāt redzētu Tesla Model 3 universālu. Es domāju, Eiropā tam būtu diezgan liels pieprasījums. Tas arī šoreiz viss. Spiežam patīk, uzdodam jautājumus, abonējam. Tiekamies!